Jo, visiem, jums atkal Kirtas viens. Šodien pienāca jauns video manā kanālā. Karoča, otrā daļa Q&A atbild uz jautājumiem jūsu. Es nepadomāju, jūs tā gribēsiet to Q&A uz jautājumiem. Jūs savācā 55 laiks. Negaidīju, malči reāli, respekt. Un negaidīju tik daudz komentāri. 45 komentāri. Man vienkārši muta vaļā. Es biju ahujā, tik daudz komenti. Nu ko? No šitā telefona kur filmēju video, filmēšu video. Protams, kā dīvai neizklausās. No šitā vecā telefona es lasīšu jūsu komentārus. Pirms mēs to sāksim, es vienu lietu gribu jums stāstīt. Atcerieties. Kā daži cilvēki zina, lielākā daļa skatītāji zina, ja, viens cilvēks, arī kurš nodarbojas ar YouTube, tas ir klasiks. Es vēlreiz jums atkārtošu, ja kas. Un uz klasiku komentāru es atbildēšu arī, cik man ilgi vēl krāt. Ja. Karoča, kā zinat, jūs skatītāji, es pirkšu jaunu PC šogad. Jūs domājat, paļabam atkal teikt, nu jā, Kirts tu apsoja vēl pagājušajā gadu nopirkt, soja, ka nopirksi būs, un stream bijis pārējais, un tā nenopirki. Es varu pateikt, kāpēc nenopirku. Man bija doma, jā, gribēju pagājušajā gadu vēl kompi pirkt labu. Nenopirkt dēļ tā viena iemesla. Pirmkārt, vajadzēja uz ko dzīvot, ēst vispārējais. Otrkārt, vajadzēja mums maukt uz Poliju uz divām dienām. Vajadzēja ņemt no datora naudu to, savādāk nekur brauciens nekas nebūtu. Es tā riktīgi apdomāju un domāju, vienās dators ir, varu spēlēt, jā, streamu vispārēju, jā. Dator tā, ka man nepienes naudu neko tur. Man kaut ko tā kā arī vajag dzīvot, ēst vispārējo. Šogad jau 100% būs PC. Zināsiet, cik es sakrāju. Beigas video pateikšu. Nu ko? Tagad sāka lasīt jūsu komentārijas un atbildēšu godīgi. Uzreiz gribu pabrīdināt jūs. Ja jūsu nickname ne tā izlasīt, tad sorry. Pirmais komentārijas. No Funsterem apakšvīte LV. Tās komentārijas viņš mums uzdod. Tev labāk patīk vasara vai ziema? Interesants. Skatāmies, kāda plus. Visvairāk, kas man patīk, ja? Tas ir, protams, vasara. Vasarā var sauļoties, vasarā var skraidīt, vasarā var strādāt, kā dīvaini neizklausās. Ziemā, kas ziemā? Sēdi mājās, sausti, vienīgi kāds puses, tas var ragavām braukāt. Abi vēl skaisti. Sniedziņš, ka jūs pārējāt, ja? Svētkis, jā, vienīgi tas. Tā visvairāk man patīk vasarā. Tā. Nākamais komentārijas no net3lt4tek. Divi niknējums te uztaisa. Kāds komentārijas. Pat cik eiro pārdos savu kontu? Nopietni tāds jautājums. Es domāju. Nepat cik. Atbildēju uz jautājumu. Nepat cik. Jā, godīgi, es nepat cik. Kaut piedāvāt man, tu paši 50,000 eiro vai 100,000 eiro. Es ne par kādu summu nepārdot savu YouTube kanālu. Rūpi sakot, YouTube kanāls, ja? Un šitas. Es izveidoju, kad es gāju skolā. Kad vēl nepazinu mazo zaķīti. Ne Aivariņa TV, nevienu. Man tas kanāls jau bija. Rūpi sakot, ja es pārdošu šito kanālu, kad tu tas viens, ja?
pieņemsim. Tad tas ir tas pat, kā tu visus atmiņas pārdod, visas savas atmiņas. Jo tajā manā YouTube kanālā visas tās atmiņas ir. Es varu pēc pāriem gadiem paskatīšu, kad būs pieejami 40, 50 gadi, ja? Un paskatīties, kā es biju jaunībā, ko es darīju, kādu filmēju vīģikus, pārskatīju savu vecu strīmus, vēl kaut ko. Un tas ir vienkārši. Es pārdošu kanālu, tas ir rupi sakot, es izmetīšu miskastē savas atmiņas. Vai ne? Tā ir interesanti pēc pāriem gadiem, iedomāju man 40, 50 gadi, un paskatīties, kāds es biju jaunībā. Kā es biju sācis strīmot, filmēt video, un kāda mana montēšana bija agrāk, un kāda montēšana man tagad ir. Un visu pārskatītot. Uzreiz saku, nekad dzīvos nepārdošu kanālu. Nākamais komentārijs no Salt Penguin. Es teicu, godīgi atbildēšu komentāriem, ja? Jā, godīgi. Sanāk, uz pašu pēdējo komentāru arī jāatbild. Jā. Saprati, ja? Jā, es sapratu. Penguin, tu esi nekrietns. Nu, tu esi izmaitāts. Nekās. Uz pēdējo komentāru arī jāatbild. Jā. Nekās, Penguin. Mēs ar tevi Discordā privāti par to parunāsim. Aizsūtīšu tevi uz Ziemeļpolu, varēs tur dzīvot pie pāriem pingvīniem. Pie saviem brāļiem un draugiem. Labi. Tur būs 4 komentāri kopumā. Ok, interesanti, sanāk, interesanti, nāk pateikšu. Labi, var teikt. Nu, no viena cilvēka var skaitīt, ka viens komentārs. Viens komentārs. Tāds komentārs. Kas ir tavs mīļākais ēdiens? Man daudz ir. Es nezinu, vai viņš domā pa karstu ēdienu, vai, laikam, vienalga kāds, ja? Nu, kā es sapratu, tas ir vispārībā. Tā. Domāties tā. Nu, no karstiem ēdieniem tas ir, protams, kartupeļu pankūkas. Ja esi no salātiem, tas ir rosols. Jā. Nu, tā es varu bezgalīgi teikt. Tas aizvilksies savādāk video. Tā, nākamais rindiņa jautājumiņš tāds. Kas ir tavs mīļākais dzēriens? Vismīļākais, tā. Agrāk bija kola mīļākais dzēriens, tagad jau cits. Šitas kā tur. Tagad mans mīļākais dzēriens, tas ir Spraits. Agrāk bija kola, kad dzīvoju Rīgā. Agrāk bija nenormāla kola, kad braucu Hesīta vai Magdonaldā, es ņēmu katru reizi kola. Un tagad pārgāju Spraitu, jo sapratu, man problēmas sirdī vispārējos, un tagad mēģinu daudz mazāk to kolu dzert. Vai vispār ir atteikties no viņa. Un tā, tev klāviņa arī tas ietekmē. Jā, klāviņa. Tā, trešā rindiņa, kāds ir tavs pēdējais izmērs? Pēdas izmērs, laikam, viņš gribēja teikt. Jā, pēdas izmērs, sorry, pārteicies. Laikam 47. bija, ja? Kaut kur tā. Kaut kur 47, 48, no tiem diviem tieši nepateikšu. Ja man tā liekas, šitās te čīps mēs pirkam to 46. laikam bija, vai 47. Nē, 47. bija pa mazīmai. 47, nu kaut kur, Penguin, 47, 48, kaut kur. Nu, skaitīsim 48. Jā, var teikt tā, pēdējais komentārs. Kā man to negrib? Tas komentārs, kur es lasīju. Jā. Nu, Penguin, nu tu esi izmaitāts. Par to es šodien iešu Discordā un tev visu dienu dziedāšu alfabētu. Labi. Bet jāatbild uz visiem Kā negribētu? Paļubām skatīsies video un rēks jau visu, bļa. Īpaši klāviņš, šitas pingvīns un Oskars paļubām rēks. Nā, jūs arī paļubām. Ok, es teicu godīgi, neši godīgi atbildēšu jautājumu. Ok, pienāc tas brīdis. Cik garš tu esi? Tu esi nepiefiksēji. Nu, labi, pateikšu tāpat. Ja? Man liekas, jau 2 metri jau par... Nē, 2 metri var būt ar kapējkām.
Jo, kad biju mācījies skolā, man bija 1,95 m. Pēdējo. Tagad jau bišķi garāk, gan jau 2 metri varbūt 10 kaut kur tā. 2,10 m varbūt. Nu, es domāju, kaut ko tā. Pašpēdēji viņam komentāri. Par to, ko es padomāju, pēdējais komentārs. Laikam bija tā. Pagad. Tu tā konkrēti pateikšu, iešu YouTubā izlasīšu tur, ja? Tu tā. Es no galva sukti noskrīnoju. Sorry, cilvēki, tūlītās mēs izdarīsim. Es šodien cilvēki var pateikt, šodien baigi karsts. Viņš tā dienas baigā karstās. Uzrakstiet komentāri, jums arī karstas dienas šodienas, vai lietus jums iet. Nu, karoči, es laikam varbūt ne tā izlasīšu, vai tā. Laikam tāds bija jautājums. Laikam bija tāds jautājums, cik tu daudz droši vai kaut ko tāds līdzīgs, ja? Ja? Tā Laikam tā bija. Nē, tas bija jautājums vispār, kad viņš uzrakstīja negaidīt. Es vispār negaidīju. Es ilgi biju domājis, atbildēšu to jautājumu vai neatbildēt. Jo tas bija, tas jautājums vispār negaidīt. Es, protams, ar to nenodarbojos, tur izmaitās pingvīns. Ak, mans Dievs. Labi, nākamais komentāris no Viktors. 9338. Tāds jautājums. Tā, vai tu ej uz sportzāli? Diemžēl ne, jo es dzīvoju laukos, man te vispār sportzāles nav. Es būtu izdevība tāda, tad ietu, jā. Man nav, kur te vispār tāda vietas, kur tāda sportot. Diemžēl. Tā, tālāk, ja tu varētu ievest vienu likumu Latvijā, kāds tas būtu? Liet, tāds īņķīgs komentāris. Viens likums. Kāda būtu? Bet es varētu izdarīt, uzlikt tādu likumu, lai cilvēkiem būtu normāla, stabila alga. Nu, stabila alga vismaz būtu, nu, pieņemsim. Ko tur pistiet? 2 štukas? Tad mēs dzīvotu. Šokolādē. Normāli, nevis kā. Vai štuku 500 kaut kur tā. Es tādu būtu, es tādu ieaugtu. Vidēja alga būtu 1500. Jā. Nākamais jautājums no Stream apakšvīte LV. Tāds jautājums. Cik daudz gatavošanu video šogad plānojās? Būs vēl gatavošana video, bet es domāju, bieži nelikt. Savādāk, ja es bieži gatavošanu video, ja, jums ātri apniks, godīgi sāku. Bet būs vēl gatavošanas video. Kaut kad ieaugšu. Nākamais komentārijs no Rikīt 361. Un tāds komentārijs viņš mums raksta. Kad būs meetups un kur? Vai, tas ir paši galvenais jautājums. Visiem tas interesē. Runāja par meetupu. Es nezinu, kad, bet kur es zinu, varētu uztaisīt meetupu. Bet kad es nezinu. Uz to es nemācēšu atbildēt. Nevarēšu dot atbildi. Es kaut kā plānošu meetupu taisīt. Es došu jums ziņu. Nākamais komentāris no tabelas. Paļēgdīs, es mēli savu paslauzīšu. Kroči, es pateikšu, tāds rozīgs avatāriņš. Es vienkārši salauzīšu. Tik garš niknējums. Jā, toši pasauli. Viņš raksta mums tā. Labdien! Gribu izcelt, kā ir šis jautājums no uzkapājuma kanāla. Skatītāji, cik tu esi garš, cik vecs, kad ir tavs mīļākais ēdiens, vai kur tu gribētu pagatavot, jo viņi ir grūti gatavojums. Vai būs kāds streams dabā ar zivju
Zivju. Makšķerēšana. Vai vari vienkārši izmest lietu apli ap savu ciematu strīmojot? Vai būs strīmi ar telti un nakšņo dabā? Oi, bļaļ, tāds interesants jautājums. Iesim pēc rindiņas. Ot, kas mums bija pirmie pagalbu? Garš, kā es biju teicis, 2,10 m. Varbūt 2 metri. Pašvāk, es neesmu mērījies iekodīgi. Tālāk, gadi man ir pašvāk 29. 3. septembrī paaugs 30 jau. Tālāk, mans mīļākais ēdiens, kā es teicu, kartupeļu pankūks. Tāds jautājums. Ko es gribētu tādu pagatavot ēdienu, kas ir grūts gatavojums? Ko es tādu nevarēju pagatavot? Pieņems, es nevarētu pagatavot to pieņems un zivu uzcept, jo es nezinu, kad viņš gatavs vēl pārējais. Es domāju, zivu cept. Tā, vai būs kāds streams? Vai būs kāds streams dabā ar zivju makšķerēšanu? Varbūt kaut kādā nākotnē būs. Vienkārši izmest lielu apli ap savu ciematu strīmojot. Atbildēju jautājumu, ja? Jā. Labi, nākošais Tā. komentārs. Vai būs streams ar telti un nakšņošanas dabā? Nē, vispār varētu. Kāpēc nē? Varētu. Nākamais komentārs no Dzīs.4810. Raksta mums tā. Pagājis, vai kad ne tā vārausi. Kad būs nākamais CS gatavošana video? Kad video spēlē esi nesen spēlējis? Sapratu. Es vienkārši nesapratu. Vai jau gatavošana video? Es nezinu, bet drīzumā kaut kad nofilmēšu. Tikai nezinu kad, bet drīzumā nofilmēšu. Tā, kādu video spēli es nesen spēlējis? Vakar biju spēlējis Fortnite. Atbildēju uz jautājumu. Nākamais komentārs. Raksta uzkapājums. Tā. Vai šodien būs redzams jauns sociālais eksperiments? Es nezinu. Pirmkārt, kādu eksperimentu taisīt, bet domāju kādu vēl. Gan jau kaut ko izdomāšu, tad nofilmēšu. Tā, Sigma raksta tā. Vai varam dabūt vienu ēdienu gatavošanu video katru nedēļu? Lūdzu, tie ir vislabākie video. Cik ilgi ar mazo zaķīti esat kopā? Cik tu esi garš? Kāpēc visi prasa, cik esi garš? Pa garumu tu jau teici, to var izlaist. Lai paklausās tālāk tos divos. Tāpēc, ka tu garumu teici jau. Jā, divas arī. Kāds paskatīties, varēs zināt. Vai varam dabūt vienu gatavošanu video katru nedēļu? Lūdzu, tie ir vislabākie video. Katru nedēļu, es domāju, kā nesanāks. Sorry. Es savādāk jums apniks. Es katru nedēļu būtu gatavošanas video. Bet reiz mēnesī var. Karoču, kā es teicu, reiz nedēļā man nesnāks gatavošanas video, bet reiz mēnesī jā. Varbūt, ja kaut kāda diena būs man brīva, izdomāšu, ko filmēt gatavošanas video. Varbūt sanāk kaut kādu nedēļiņā par eto. Tā, cik ilgi ar mazu zaķīti esat kopā? Kaut kur 10 gadus, kaut kur tā. Jā, 10 gadi ir. Nākamais komentāris no tāda cilvēka, kā un stream apakšīt LV. Raksta mums tā. Ja tev tagad pateiktu, kā tos vari spēlēt tikai vienu video spēli uz visu mūžu un nevienu citu video spēli, tu nevarētu spēlēt, kurā tā būtu. Kāds sapratu, katru dienu uz visu mūžu, ja? Tās īsti komentāri. Es zinu, kas tas būtu. Varu uzminēt. Doda? Tas būtu PUBG.
Jā, tas būs PUBG. Tas būs PUBG. No divām mīļākām spēlēm pašmīļākajām. Pašām mīļākajām. Tas ir Fortnite un PUBG. Pagaidām PUBG nevar spēlēt, jo man piedod kā pateikt, mums ar kompas bija. Nākamais komentārijas. Kirto, vai jūs ar Zaķi jau esat precējušies? Vai arī tikai plānojat? Precējuši, tad mēs neesam. Bet mēs plānojam. Par to runājuši neesam. Rekur atbilde. Tā. Nākamais komentārijas. No Rūkos Sāzīs 1759. Rakstam un tā. Vai ir iespējams dzīvē kaut ko sasniegt, pabeidzot paliks skolu? Kur skolotājs palīdz mācīties? Vienkārši nesapratu. Nu jā. Kā internāta skolas un šitās. Jā. Jā, var. Kāpēc? Nākamais komentārijas no Pums 3 apakšīs LV. Atkal. Bet citi komentāri. Tā gribētu redzēt challenge kopā ar mazu zaķīti, kur jūs mēģināt izdzert 0,3 litru Sprite, Fantu vai kolu bez atraugāšanās. Ej, tu! Atcerējāt par to īģiku. Tas nav iespējams. Tas nav iespējams. Nē. Cilvēki uzraksta komentāri. Tas var ir iespējams izpildīt to challenge vai kolu vai Sprite, Fantu, to 0,3 litru bez atraugāšanās. Man liekas, tas nav iespējams izpildīt. Labi, tālāk. Tas man liekas, vienkārši nav reāli izdarīt to. Bez atraugāšanās. Nākamais komentārijs no Plāsja. Raksta mums šitā. Vai mēs varētu saņemt ēdienu gatavošanu video vienreiz nedēļā vai vismaz vienreiz mēnesī? Vienreiz mēnesī var mēģināt, reizi nedēļā, nekādīgi neiznāk. Reiz nedēļā nesnāk, varbūt būs tā diena, kā sanāks, bet reiz mēnesī, lūdzu, būs reiz mēnesī jums vidīgs. Būs. Pat centīsimies, bet neapsolu, bet centīsimies kaut kā. Jau vēl pusē jādomā, ko tādu interesantu nofilmēt. Tas paši grūtākais izdomāt vēl. Nākamais komentārs. Tur vēl jābūt klasikam, laikam pēdējais klasika. Tā, nākamajā raksta tā. Anosims 0938. Kādu mašīnu tu sev gribētu? Kāds interesants jautājums. Protams, tas būtu BMW i8. Un tas ir varbūt tikai... Šitas ir pats interesantākais jautājums, kāds var būt. Bet tas ir tikai sapņu BMW i8. Tas ir sportkārs. Un tā, var par to tikai sapņot cilvēciņu. Nākamais komentārijas no klasika. Ko tas interesantais cilvēks tur ir uzrakstījis? Tas ir pēdējais komentārijas. Ko tur interesantais Klasiks raksta mums tā. Liels svarīgs jautājums. Kad būs jauns PC? Un, protams, tas ir svarīgs jautājums. Tas ir, laikam, tas jautājums visiem maniem skatītājiem interesē. Varēšu pateikt, PC būs drīz jau. Drīz PC būs. Video beigās pateikšu, cik jau savāc naudiņu. Tā, to tas. Karoči. Viens jautājumiņš. Kur manējais komentārs bija? Jo es arī biju komentāru rakstījusi, kur viņš pazuda. Ko te nepiefikslēja? Mans jautājums nebija. Tagad vēl izvaidu. Vai klasika jautājumu atbūdēšu, tad tev jau. Kompis būs drīz. Kompi mēs sakrāja jau 250 €, drīz jau būs 300, pussumma jau būs.
tā kompis maksā 520 eiro, un pavisam man vajag 650 eiro. Pateiks, kāpēc vajag tik tev krāt. Es pateikšu vienu lietu. Sev nopirku kompi, maz zaķīti es ieaugšu kontā 100 eiro, tur lietņi viņš savus pasūtīs. Vēl ieaugšu sev kontā 30 eiro, turos lampiņas uz sienas, aiz monitora lampiņas, nu visādi lietas pasūtīšu, lai smukāk izskatās. Setups manējais. O tā klasi. Tāda lieta. Tāda maz zaķīti. Paskatīšu komentāri. Tu biji. Ne uz visiem daži neatbildēji. Ne uz visiem atbildēji, pus neatbildēji. Rekur, jaunie. Tūtās pārējie cilvēcim komentāri atbildēšu un beigsim, ja? Un pēdējais jautājums. Pašam, vai tu kādreiz atnāksi paskatīties Twitchā uzkāpējumu kanālu stream? Viņš sākās katru vakaru 20:00. Tas, kas tev jāzina, mēs tevi mīlam un tāpēc es laipni skatītāji. Nu jā, domāju, kaut kad ienākšu. Nākamais komentārīs no V1XZ apakšvītas 7. Rakstam mums šitā. Vari uztaisīt video, kā dabūt meitni, es gribētu zināt tavus noslēpumus. Kādi var man būt noslēpumi? Stāsti. Vienkārši ir tāda lietiņa. Tev patīk meitene, ja? Tu viņai uzraksti Facebookā un atzīsties mīlestībā. Pasaki, tu man patīc. Ja tu kautrējies pieiet pie meitenes un pateikt, tu man patīc, tad ieej Facebookā, vai kur viņa tur ir, un uzraksti viņai, tu man patīc. Ot tev, Kirito atbildēja uz tavu jautājumu, viņš pat nosarka. No. Benu nevajag slēgt. Yes. Atbildējām uz tavu jautājumu? Atbildējām tālāk. Nu. Kur mans jautājums? Kur mans jautājums? Ben. Tu Ben atbild uz manu jautājumu. Labi, nākamais jautājums no alkohola. Nu, pūdēl vienkārši stāv autoriņā. Tu. Tāds jautājums. Vai tu taisies savu mūziku video? Čipa mūzikālo video klipu, ja? Viņš domā. Laikam, jā. Čipa mūzikas video. Vai taisīja savu dziesmu, tad tā laikam bija domāts. Kāpēc mūzikas video? Varbūt viņš domā, ka klipu, čipa. Varbūt. Karoči, jā, uz 2000 subscriberiem būs mūzikālais videoklips. Padārgi izmaksās, ja? Man budžets neatļausies. Man budžets neatļausies. Viņam budžets maziņš. Man tas YouTube naudu nedod. Lai varētu muzikālo videoklipu taisīt, vajag, lai budžets būtu tāds normāls YouTube'ā. Jā, nākamais komentāri. No Leni. Nu. Uzfilmē sportošanas video, bet laicīgi, lai nav jāgaida atkal mēnesis. Nekas mēnesis. Jautājums, vai tu kādreiz vēlētos būt Ventspilī pie jūras? Paldies. Ko man dari Ventspilī? Īpaši pie jūras. Pastaigāties. Pastaigāties, jā. Nākamais komentārs. Lūdzu uzfilmē, kā tu dzīvo dienu life formu. Tas, ķipa, kā es sapratu, no rīta kā tu pamosties, tā visu savu dienu kā tu pavadi. Ķipa, ko esam škoļņi. Ja tad es vienu video, ja nesaprati, tad dokumentālu filmu, kā tu pavadi ikdienu, un manu jautājumu ir, kāpēc tu tik reti filmē video. Paldies, tu esi mīļš.
Jā. Un es no entiņām. Varētu tāda formāta video nofilmēt. Atbildēju uz to jautājumu. Un tas otrais. Kas tur bija otrais? Kāpēc filmēt tik reti video? Pirmkārt, to laika nav, to slinkums, tu negribi montēt. Vēl kaut kas tā. Varu pateikt, kāpēc vēl jāstrādā. Nē, man es nevisu mūžu tak strādājis. Tā kā arī atpūšos. Nu jā, bet atnākot no darba, gribās atpūsties. YouTuber tak nāc. Labi, tālākajam. Atrodi man kaut vienu YouTuber, kurš atpūšās. Atradīšu, pēc tam pateikšu. Nākamais komentārī. Beici, tu spēršu. Aksels 4934. Pulkstens ir salabots. Komentārs. Pulksten tu Kiritos otaisi, wow! Nē, vienkārši tas bija vecais skaļais pulkstenā, te kustiņš. Bet tas nebija it kā jautājums, tas bija vienkārši komentārs uzrakstīts. Jā, salabots. Nākamie komentāri. Jā, neesmu, es tur šķirsta skatās. Nē, skatos, kad tu būsi. Ilgi tev jā. Minafora tādā. Vai plānojat staigāji ar sīžēju trešā daļa? Hujábļe. Staigā ar sīžēju. Nē, tu mums ar nedzirdi. Nē, vairs nebūs nekādas trešā daļas. Nebūs. Jā, virksa. Nākamais komentārijs. Ne no tevis. Tev patīk dejot Ziemassvētkos? Protams! Visvairāk viņam patīk dejot alfabētu. Jā. Tā ir. Nākamā komentārīs ne no tevis. Es uzsītīšu. Ar ko tu nodarbojies ikdienā, kamēr nefilmē un nestrīmo? Strādāju un vēlreiz strādāju. Izņemot, kad nestrādāju, tad draugiem pavadu laiku, spēlējam kopā, izklaidējamies, smējamies. Tā neko īpašu. Nākamais komentārīs. 300 jēzu. Čau, kad pašam kā veselība? Man iet normāli. Veselība arī labi. Es tā iesēdos tāda kārtīgā krēslā. Nākamā komentāri. No 0 līdz 10. Cik viegli tu spētu uzvarēt MVP 1-1 futbolā? 0. Futbolā esmu pilnīgā 0. Es nekad dzīvē to futbolu neesmu dažu spēlējis. Nākamais komentāris nenozaķīšu. Vienmēr. Kas tu gribētu būt, kad izaugšu liels? Viņš tā liels. Es tā esmu. Tā jau sakām man atbildēs jums to jautājumu. Es nezinu, jo tu tā esi liels, jā. Labi, pieņemsim. Es nezinu, daži ko atbildēt rāli. Labi, brauc tālāk. Ja nezinu, ko atbildēt. Nākamā komentāra. Kāds plāno uz 2006. gadu, ko interesanti pagatavot, lai mēs mājās varētu atkārtot? Uzcepiet vienkārši kartupeļu pankūks un visu, ko tur pisties. Nomizoju kartupeļus, sarīvējat kartupeļus, uzliekat uz pannas kartupeļus un lūdzu jums pankūks. Tikai neaizmirsat sarīvēt. Uzcep tā kā arī vajag. Sarīvēt kartupeļus. Tu izdarīji, bet neceps. Tu tā paskaidēji, pēc 100 gramiem neko nesaprast nevar. Sarīvēji, nomizoju, visu, cept nevajag. Sarīvējam kartupeļus. Pienu pielējam. Labi. Vai garšīgāk? Nē, es jūs apjusu, nekad pienu nevajag. Nākamais komentāris. Kādēļ tāds kanāls nosaukums? Tur garš stāsts. Tāds jāzina, kāpēc Kirto 21 kanāls nosaukums? Kirto es biju skatījos vienu mūdeni anime, un tur puisim bija nicknames Kirto. Es paņēmu no viņa vārda, kāpēc 21, tāpēc man tajā laikā bija 21 gads. Un es pieaugu Kirto un 21. Tā sanāk kanāls Kirto 21. Un tā.
Man tā liekas, tu manu komentāru Tur vienkārši ļoti prom, tā smuki. Es tajā pusē. Aha, es redzēju, kādu 2 reizes pašķīru. Nē, es skatījos. Darīt nav ko. Tā, vai būs vēl kāds pārktīs video, kā līdzīgi ar malkas skaldīšanu, varbūt krāsošana vai kas cits? Varbūt būs. Varbūt būs. Nākamais komentārs no mazaķīša. Наконец, аллилуйя! Labi, es pajūkoju. Labi, tavs, nopietni. Rakstu viņam mums tā, jautājumu. Ai, es noskipos. Es tev noskipos atbildu uz jautājumu. Ne citi jautājumu. Es tev dulīnām noskipos man jautājumu. Jā, labi, atbildēsim tā jautājumu. Tā mums tā mazai zaķīte. No cik gadiem tu filmē video YouTube? Protams, ka godīgi. Es pateikšu, no 21 gadiem. Sen jau. Tad man bija 18 gadi. Jūpcet. Jauna meitene bija. Ir doma uztaisīt atkal kutināšanas izaicinājumu un čipšu izaicinājumu ar zaķīti. Ej, dirst. Nihujā nebūs. Skatieties vecos video. Nē, kutināšanas video nebūs. Es tad gan arī apčurājos. Nē, viss pietiek. Nākamā komentāri. Čau, Kirto. Vajadzētu video Mārtu komē? Tavu ikdienas. Un pēdējā komentāri no Aveks. Viņš raksta mums tā. Sākot no nulles kāda spēle, piemēram, Fortnite vai Valorants. PUBGs. Mērķi kļūt par labu spēlētāju 7 dienās. Nezinu, ko atbildēt. Progress plus motivācija skatītājiem patīk. Kā tu zini, viņiem patīk vai nē? Kas tieši patīk? Man nezinu, kas patīk. Tāpēc saku. Ārā, kur paši jautājums. Vai tu kādreiz esi uztaisījis video, kas tev pašam nepatīk, bet skatītājiem patīk? Kas filmēt, kas tev nepatīk, skatītājiem patīk skatīties, piemēram, vai arī filmēt. Nesapratu jautājumu. Es arī nesapratu. Kurš to rakstīja? Aviks. Davai mēs sarunāsim tā, ka tu kādā citā video vēlreiz atkārtosi savu jautājumu, jo mēs nesapratām. Jā, tas ir viss. Nu, ko cilvēki, paldies, kā skatījāties, spiežam laiciņas, abonē kanālu, uzspiežam zvanīju, vai nepārējus nākamas video. Savāc, es nezinu, cik savāc laiku, karoči savācam ļoti daudz laiciņu, iznāks nākamais video. Kāds video es vēl nezinu, kāds nākamais iznāks, es vēl padomāšu uz to. Es domāju, nākamais video iznāks tāds, es tādu testiņu uztaisīšu, savākšu bildītes no YouTuberu, ja? Un vērtēšu YouTuberu, kā vērtē, piemēram, nepopulāri YouTuberu, vidēju YouTuberu, populāri, kā vērtēšu pēc bildēm. Paņemšu bildītes, ja, no YouTuberu bildītes, un vērtēšu, kā es viņu uzskatu. Un sevi arī es ielikšu sarakstā vēl uzsāk. Kā jums tāda formāts vīģiks, rakstiet komentārī, spiežu laiciņas, vispārējo. Aina bija Kirto 1 un visiem pīsiņš.